Man patīk tā tēma par verdzību, man viņa ļoti patīk. Es ļoti daudz par to runāju, ļoti daudz. Un cilvēki vienkārši noklausās un turpina iet vergot. Tas ir, ziniet, ir tāds, tā ir patiesība, dzīves patiesība, ka, piemēram, tad, kad ir mazs zilonītis, viņu pieķēdē, viņa pie kājas piesien ķēdi, lai viņš nekur neaizietu. Ja? Un tad, kad tas zilonis izaug liels, viņam tā ķēde tiek noņemta, un tas zilonis nekur neiet. Iedomājies, viņam nav tās ķēdes, bet viņš stāv turpat, kur viņš stāv. Un tieši tas pats notiek ar cilvēkiem. Tad, kad viņi ir maziņi, viņus nozombē, viņus ieprogrammē, ejiet uz darbu 8 stundas, varbūt kādam 12 stundas strādājiet, un tas ir pareizi, tā visi dara, tā vajag. Un jūs izaugat lieli, un jums tagad tās ķēdes ir noņemtas, tāpēc, ka tagad iespējas ir ļoti daudz. Ļoti vienkārši, avot šī tik daudz. Bet jūs vienalga turaties pie tā sava darba vietas, tāpēc, ka tur ir droši, un tāpēc, ka tur ir stabili. Tikai tā drošība un stabilitāte, viņi ir šausmīgi apšaubāmi. Jūs jau teicu, ka pasaulē stabilitātes vispār nemēdz būt vispār. Tā kā iedomājieties tā stabilitāte darbā iešana. Vat iedomājieties, tagad nāk mākslīgais intelekts. Iedomājieties, cik daudz darba vietas tiks pazaudētas. Un ko jūs darīsiet, ja vienā dienā jūs pateiksiet, sorry, man jūs vairs neesat vajadzīgi, tad tur būs depresijas, kas tik tur viss nebūs. Kāpēc tagad jau nevar paņemt kaut vai plānu B tagad sākt? Lai nav pēc tam tas smagais kritiens, kad tu tiec atlaists no darba un ka tu vispār nezini, ko darīt.